Kas tagad attiecas uz to ārvalstu karaspēku, un es viņu nosaucu par okupācijas. Tad es pacēlu jaunākās ziņas. Otrdien, 1939. gada 24. oktobrī. Tad ir pabeigtas sarunas starp Padomju Savienības un Latvijas, neatkarīgās Latvijas valdībām, divām komisijām valdības vārdā. Vienu vadīja Balodis, kara ministrs ģenerālis, otru pusi PSRS flotes komisāra vietnieks Isākovs. Un šai sakarā Balodis sarīkoja Dineju, kurā piedalījās arī ārlietu ministrs Munters, un citas tur Berķis un Rozensteins, Hartmanis un citas prominentas personas no Latvijas. Un ko tad teica Balodis tautai? Tas publicēts avīzē. Viņš teica, esmu pārliecināts, ka taisni šī griba arvien lielākā mērā stiprināt mūsu valstu drošību un tautu brīvību ir bijusi tā darba pamatos, kas mūs šeit šodien savedis pie kopīga galda. Miers un drošība ir mūsu turpmākās sadarbības mērķis. Pastāvība un brīvība ir šīs sadarbības pamats. Tā ir mūsu vadošā doma, raugoties nākotnē. Vēlēdamies, lai šī nākotne būtu lielu panākumu bagāta visām mūsu tautām, es paceļu glāzi par Padomju Savienības tautas labklājību un tās vadoņu veselību. Tā 39. gadā Latvijas tautai stāstīja, cik ļoti jauki, skaisti, ka Latvijā tiek ierīkots PSRS karaspēka kara bāzes. Ko teica Isākovs? Bet visvairāk man šķiet sekņu ķīla jāsaskata tanī apstākļī, ka abas komisijas likušas sava darba pamatā tos sadarbības principus, kurus satur pieminētais vēsturiskais pakts. Mēs saprotam, par kādu paktu iet runa. Kas dibināts uz savstarpēju palīdzību un uz neiejaukšanos abu republiku politiskā, saimnieciskā un sociālā iekārta. Un Isākovs saka, es esmu pārliecināts, ka parakstītās vienošanās realizācija noslēgsies ar tādām pašām sekmēm. Līdz ar to atkritīs arī visas bažas un neskaidrības, ko pauž Lembergs, te tā nav rakstīts. Šis piemīzīme nav rakstīta. Pat tiešas aizdomas un no to elementu puses, es elements šajā gadījumā aizdomas man ir, kas labprāt aizkavētu šīs vēsturiskās vienošanās izvešanu dzīvē. Padomju Savienība jau 20 gadu laikā praktiski pierādīsi, ka savas noslēgtos līgumus tā izpilda un realizē noteikti un bez ierunām. Kā arī šodien parakstītā vienošanās ir mūsu valsts tautu tālākas zelšanas ķīla. Padomju karaspēks Latvijā ir zelšanas ķīla. Tā mums arī tagad stāsta. Ārzemju karaspēks zelšanas ķīla. Es paceļu savu kausu uz Latvijas Republikas prezidenta Ulmaņa kunga veselību. Lūk, ko mums stāsta. Vēl te man ir tādi Ulmaņa uzstāšanās 20 gadu jubilejas parādē Uzvaras laukumā, armija tēvu zeme armijai. Tur arī ļoti skaisti, cik labi, cik kāda drošība, cik jauki, ka mēs ievedam Latvijai atļauju ievest svešu karaspēku. Paiet gads. Es tikai stāstu, kā melo cilvēki, kā melo elite Latvijas tautai. Paiet gads. Saucas, tāds viņš izskatās, publicēts, tā viņš izskatās. Un te rakstīts savādāk mazliet nekā mums stāsta. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa norādījumi tautai.
neuzruna. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis vakarā pulksten 22:15 ministru kabineta sēdes starplaikā teica šādu uzrunu tautai. Tad vakarā, tas ir 1940. gada 17. jūnijā. Tagad, ko viņš saka? Mūsu zemē kopš šī rīta ienāk padomju karaspēks. Viņš nesaka tālāk šausmas. Tas notiek ar valdības ziņu un piekrišanu. Cik jauki. Kas savukārt izriet no pastāvošām draudzīgām attiecībām starp Latviju un Padomju Savienību. Es tādēļ vēlos, ka arī mūsu zemes iedzīvotāji ienākošās karaspēka daļas uzlūko ar draudzību. Varam nomainīt uz citas valsts nosaukumu. Tai pašā laikā jums jāzina, ka karaspēka kustībai jānorit bez traucējumiem, un to jūs varēsiet veicināt, ierobežojot pārliekos ziņķāri un atturoties no kārtības traucējumiem. Vēl tālāk. Ir neizbēgams, ka pārdzīvojamie notikumi ienes zināmu satraukumu un traucējumus mūsu līdzinājās mierīgas dzīves ritmā. Bet tās ir pārējošas parādības. Padomju karaspēks 40. gada 7. pārējoša parādība. Ulmanis, kurā mēs pēc dažām dienām tiksim pāri. Tas nozīmē, ka viņi izies ārā pēc dažām dienām. Šī brīdī es jūs aicinu. Pierādiet domās, darbos un stājā tautas dvēseles spēku, ko izraisījuši atjaunotās Latvijas ziedu gadi. Tad es būšu drošs, ka viss, kas tagad notiek, tad ienāk padomju karaspēks 40. gada 17. jūnijas, kas tagad notiek un tālāk notiks, tad arī 41. gada jūnija izvešana, nāks par labu mūsu valsts un tautas nākotnei un mūsu labām un draudzīgām attiecībām ar mūsu lielo austrumu kaimiņu Padomju Savienību. Tā, mīļie, tā Latvijas vadoņi 39. un 40. gadā stāstīja Latvijas tautai, cik ļoti skaisti, ka Latvijas teritorijā tiek izvietotas karabēzes un pēc tam ienāk padomju karaspēks. Uz dažām dienām dažas nelielas neērtības. Un es kāpēc sauc par baigajiem gadiem. Tagad, ko mums stāsta? Cik jauki, ka būs karabāzes, kā plauksts un zels un būs drošība. 1-1, ko runāja 39. gadā. Paldies Dievam, ASV senators Makeins neuzskata, ka Baltijā jāizvieto NATO militārās bāzes. Tas vismaz ir, nezinu cik, bet neapšaubām gudrāks nekā mūsu šitie visi tie līdzskrējēji. Jo kāpēc Latvija ir izdevīgs? Pastāvīgās militārās bāzes. Pirmais. Tad atrodas svešas valsts karaspēks, ko komandē svešas valsts prezidents un armijas pavēlnieks. Svešas valsts. Katrai svešai valstī ir savas intereses, mainīgas intereses, atkarībā no lokālām un ģeopolitiskām interesēm. Kas vienā brīdī var saskanēt ar Latvijas interesēm, citā gadījumā var nesaskanēt ar interesēm. Otrkārt, šis karaspēks var uzvesties labi, bet var uzvesties nevisai labi. Šis karaspēks var, piemēram, raidīt raķeti uz Pleskavu, vai nezinu, uz Maskavu, vai uz kurieni. Tāpēc, ka kāds svešas armijas karavīrs būs iepriekšējā dienā vai nu pa daudz iedzēris, vai nu pa daudz uzkodis, vai nu būs sastriedējies ar kādu tuvu vai tālu draudzeni un nolēmis tādā veidā atzīmēt savu vai nu kreņķus, vai arī priekus. Pat cik šāds lādiņš, šāda raķete vai kaut kas savādāks uzbrukums citas valsts teritorijai, šajā gadījumā Krievijas, būs no Latvijas zemes, viņus neinteresēs, vai to pogu nospieda Latvijas komandēts zaldāts vai virsnieks vai svešas valsts. Tas būs uzbrukums no mūsu teritorijas un atbilde
tiks dota pa kuras valsts teritoriju? Pa Latvijas, vai es nezinu, pa Vācijas, vai par Nīderlandes, vai pa Beļģijas, vai pa ASV? Pa kuru šaus atpakaļ? No kuras šāva, pa to šaus. Tālāk. Ja te izvieto karaspēku, tad pretējā puse no austrumiem izvietos cieši gar robežu karaspēku. Ja izvieto viena puse un otra puse savu karaspēku, tad kas tas ir? Tā ir fronte. Mēs kļūstam par frontes joslu. Ventspils pie frontes. Rīga frontes. Var strīdēties, varbūt arī Rīga pie fronte. Jā, kāds liels iegūms. Ja? Un ja tas izšaus tas amerikāns vienu taktisko kodolraķeti, ko tad? Ja par Rīgu atbildēs ar tādu pašu, ko tad? Un pēc tam sāks noskaidrot, kurš tad tas bija, kas notika. Ja? Lūk, nākošais. Ārvalstu karavīru uzvedība svešā teritorijā mēs zinām, kāda ir. Mēs zināms nosaukums Abu Ghraib. Mēs zinām Songbi Vietnamā, Abu Ghraib Irākā. Nākošais. Par NATO karaspēka tā teikt un drošību. Sāksim ar kaimiņiem. Latvijai ir robeža, jūras robeža ar Lietuvu. Nav. Ko dalīja tur? Nē, dalīja, jā. Kristapāna laikā kaut ko parakstīja, tas netika ratificēts. Līdz ar to Latvijai ir NATO dalība valsti Lietuva, jūras robeža nav noteikta līdz galam juridiski. Līdz ar to starp divām NATO dalību valstīm Lietuvu un Latviju ir potenciāls, ir strīds par robežu, līdz ar to potenciāla kara darbība. Jo vairāk tāpēc, kad šai strīdus robežas ietvaros tiek pieņemts, ka tur ir naftas atradnes. Ja tur nebūtu to naftas atradnes, tad, protams, viņi būtu sen noteikti. Jā. Tas ir tad robežu konflikts ir Latvijā, Lietuva, divām NATO valstīm. Nav atklāts, bet ir potenciāls. Tālāk. Ja runājam par NATO valstu, tā teikt, kā viņas respektē citu suverēno valstu intereses. Lielbritānija ir okupējusi Gibraltāru, Spānijas. Ir. Turcija ir okupējusi Kipru, ziemeļdaļu. Ir. NATO bombardēja bez mandāta ANO Serbiju. Bombardēja. Ķīnas vēstniecību bombardēja. Belgradā bombardēja. Kuri teiks, ka kāda cita, tā vai cita NATO valsts, tādu vai citu iemeslu dēļ neizdarīs to pašu Latviju. Amerikas Savienotās valstis okupēja Irāku, sakot, ka tur ir masa iznīcināšanas ieroči. Okupēja. Ko par Latviju? Bija ieroči? Nebija. Sameloja. Kas sameloja? ASV prezidents. Kas sameloja? Lielbritānijas premjerministrs. Ja viņi kāds paziņos, ka Latvijā ir masīvnies ieroči, kolhoza kādā vecā pamestā noliktavā, un pēc tam noskaidrosies, ka nē, vai kolhozs likvidēts un minerālu mēsli tie ir izrādes, jeb arī kaut kāds dusts saglabājies, ja? Atcerieties, bija tāds dusts bēra, ja? Vispār to vēzi izraisa. Mazīzniecās ierocis. Tā. Tāpēc es domāju, kad pirms sāk runāt par svešas valsts kā drošības avotu, svešas valsts karaspēka atrašanos Latvijas teritorijā, ir 1000 reizi jānomēra. Un nav gadījumu, kad svešas valsts karaspēks ir nodrošina kaut ko. Savukārt, vai ir NATO, vai nav NATO? Turcija neizvāca savu karaspēku, neizvāca. Lielbritānija neizvāca savu karaspēku, neizvāca. Lielbritānija neizvāca no tiem Malvinas salām, neizvāca. Tad ko? Tā kā tas, ka ir NATO, tas pilnīgi neko nenozīmē. Savukārt, Kuveita bija NATO?
Bija vai nebija? Kuveitas nebija. Nebija. Irāka okupēja. Atbrīvoja. Nav svarīgi, NATO valsts vai NATO valsts. Ja būs intereses, būtu Latvijā nafta, šaubu nav, ja okupēs atbrīvos. Ja? Tā, mums nafta nav, līdz ar to mums nedraud tikpat liels atbalsts kā Kuveitai. Nedraud. Jā. Tā kā pa Makeinu es pateicu. Tā, ko jūs citējat, var tagad saukt pie krimināla atbildībā Uņģu pieminiektu. Viņš neatzīst okupāciju. Jā, viņš neatzīst tik tiešām. Ne, viņš saka uz pāris dienām. Es nebiju lasījis, vienkārši šajā sakarā es painteresējos. Mums jau citē beigas. Jā, viņš tik tiešām saka, ka es palieku savā, jūs paliekat savā. Bet ne jau tas ir būtība. Tā nav būtība viņa paziņojuma. Viņa paziņojuma būtība ir tāda, ka tā ir pagaidu parādība, notiek ar valdības ziņu, esat mierīgi, netraucējiet, neesat ziņkārīgi, uz pēc pāris dienām viss būs tā kā līdz šim, nekāda problēma. Nekāda problēma. Pilnīgi nekāda problēma. Nē, nekāda. Tagad, ja runājam, atbrauca 3 ASV senatori. Es painteresējos, kādu Latvijai palīdzību ir sniegušas tādas valstis kā Norvēģija, Islande, Lichtensteina. Lūk. Un ja Latvijai tādu pašu palīdzību sniegtu ASV, kā Norvēģija, Islanda, Lichtensteina, arī Šveici, tad katru gadu ASV vajadzētu mums dāvināt 360 miljoni eiro. Katru gadu. Kā ASV palīdzību Latvijai. Bet atbrauca 3 senatori. Ko viņi atveda kādu palīdzību? Pasakiet man. Ko viņi atveda? Kur ir nauda? Norvēģija paliec. Īslande mazā palīdz. Lichtensteina vēl mazāka. Tikpat mazliet lielāka pa Ventspils pilsētu. Palīdz. Šveice palīdz. Kur ir ASV, kur ir strateģiskais partners? Kur ir mūsu nauda 360 miljoni eiro? Vismaz. Tie ir oficiāli dati. Jā. Tā kā, atbrauc bagāti cilvēki. Varēja atvest 1 miljardu. Ukrainai palīdz pa miljardu. Mums, kur nauda latviešu tautai. Un tad negribēs pievienoties nevienam. Jo kā? Ja pievienosies, ASV nedos naudu. Dotu katru gadu miljardu. Skaidrs, kāds, pa ko iet runa? Tā? Naudu nedod. Lai mēs uzturam nenogremdējumu avio bāzes kuģi, grib neiet cauri tā. Es domāju, ka es nezinu, ko viņi tur vienojās. Es ceru, kad Makeins ar kompāniju atveda mums kādu miljardu. Jā. Nevajag jau ne tikai, protams, pirkt ieročus no Amerikas. Tas jau būtu tāpat kā no vienas kabatas otrā. Skolas atremontēt, augstskolas uzlabot, laboratorijas nomainīt un tā tālāk. Tas viss būtu ļoti labi.